بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dārgie brāļi un māsas, un labvakar visiem pārējiem. Šajā jaukajā piekdienas vakarā nolēmu ierakstīt īsu video. Man Facebooks izmeta fitnesa kanāla video, kur viens sklandrausis ielicis video no līgo vakara, cik es sapratu, kaut kur jūrmalā. Dažu sekundžu video, indiešu jaunieši svin Jāņus. Skan mūzika, viņi kaut ko tur dejo, piedzied līdzi. Un dažu sekundžu video, un tad sklandrausis saka, kā jums tāda Jāņu svinība? Sarkastiski, kā rekā iekļaujušies latviešu kultūrā, un kā viņš viņus nosauca, tie kebabnieki. Un tad viņš saka, komentējiet, kā jums liekas, vai tas ir forši, vai tas nav forši, ko jūs domājat par tādiem Jāņu svinībām. Un tad viņš turpina, kas attiec uz manīm, tad visas vietas, kur šie, kā viņš saka, kebab krāsas cilvēki uzturās, vienmēr ir cūku kūts, piespļaudīts, netīrs. Paskatieties, kur tie volti pie Origo, pie cirka, kur tusē un tā tālāk. Īstenībā es gribēju atbildēt uz vienu komentu. Un ja palasīju komentus, tur visi pano, jā, pareizi visus deportēt, visus tur apšaut, apsist. Īs koments par viņa teikto sklandrauša. Pie Origo un pie cirkus, pat cik es esmu tur studiju gados arī patusējis, garām nācās man iet braucot uz Ādažiem, gaidīt autobusu, ka tur vēl nebija neviena volta. Tur vienmēr bija piemīsts, piedirs, pievērts. Un to izdarīja tādi baltie sklandrauši, tā kā tu fitness kanālnieki. Tas pirmkārt. Otrkārt, tagad sen jau Latvijā nedzīvoju, 11 gadus tikai tur ieskrienu šeit tad. Un cik man nācies bijis arī iet vai uz vilcienu, vai uz autobusu, vai uz centrālu tirgu garām Origo, tad es arī tur vienīgais, ko es pamanīju, tas ir apdzērušies, apnarkojušies sklandrauši, kas ieturēs stūri pamīst. Un nevienu tur kebabnieku es neesmu redzējis. Nu, bet, kā saka, es neesmu tagad jau vairs vietējais, mans viedoklis neskaitās. Bet es gribēju atbildēt, un tad viņš pārlec uz to, ka nemaksā nodokļus, veido viņi tur visur cūkūtus, pastieties kā Indijā, Pakistānā, es starp citu Pakistānā esmu dzīvojis 4 mēneši. Jā, ir reģioni, kur ir cūkūts un ir reģioni tīri, kā pieņemsim Puštunu reģionu, kalnos pie Afganistānas. Bet ne par to ir runa. Tagad es gribēju par vienu komentu, kur Rafēla saka, man tiešām žēl, ka Latvija ielaida musulmaņus iekšā. Nu, viņai pietika kultūras līmeņi, saka, es pa kebabniekiem gan nesaukt, jo, manuprāt, mēs varam būt daudz izglītotāki un zolīdāki kā tauta. Varētu, bet neesat, ja. Bet teikšu vienu, lielākais trakums būs pēc 10-20 gadiem, kad viņi jau pārņems lielu daļu Latvijas, un mēs lēkāsim pēc viņu paražām. Es gribētu nomierināt, ir laba vēsts, ka 90% no visiem tiem boltistiem, kebabistiem, kā jūs viņus saucat, tie ir jūsu ticības brāļi, Indijas kristieši un pagāni. Un musulmaņi Jāņus nesvin, musulmaņi mūziku neklausās un musulmaņi nedejo. Tas ir aizliegts mūsu reliģijā. Ja kāds sevi, kurš uzskata par muslimu, to dara, viņš to dara pretēji islāmam, un praktizējošs muslims jūs nepamanīsiet, tāpēc, ka viņi ar tādām lietām nenodarbojas. Un, ja salaidīs muslimus iekšā, jūs arī var nomierināt, ka pēc 10-20 gadiem jums nebūs jālēkā pēc mūsu paražām, tāpēc, ka islāmā nav piespiešanas reliģijā principa. Islāms tā ir brīvprātīga reliģijas pieņemšana, kurš grib pieņemt, kurš grib nepieņemt. Mums nevienam nekas nav jāuzspiež, nevienam nekas nav jāpierāda. Mūsu uzdevums kā islāma ticīgajiem
ir nodot to vēsti, kas pie mums nonākusi no mūsu, jūsu un visa, kas eksistē radītāja un uzturētāja, kas nonākusi pie mums caur viņu pēdējo un vienīgo visai cilvēcei sūtīto pravietu Muhammadu un viņa teikto pēdējā visai cilvēcei dotajā grāmatā Korānā. Mūsu uzdevums to ir nodot tālāk citiem, neko nepieliekot, neko nenoņemot, neko nepārinterpretējot. Kurš grib tic, pieņem, seko, kurš grib netic, nepieņem, neseko. Tā kā nevienam nekur nebūs jālēkā, par to jūs tā kā varat neuztraukties. Un vēl ko es gribētu arī atgādināt Rafaelai un pārējiem latviešu tautas pārstāvjiem, kuri grib būt mazliet izglītotāki un zolīdāki, ka muslims tas nav etniskā piedarība. Islāms tā nav nacionalitāte. Tas ir pārliecībā balstīts dzīvesveids. Islāms, tulkojumā no arābu valodas, nozīmē padevība, brīvprātīgā padevība vienīgajam dievam. Un muslims ir tas, kurš ir pieņēmis islāmu vai padevis savas vēlmes, iemainījis savu dzīvi, savu gribu pret to, ko radītājs no viņa grib, un mēģina sekot tam, ko radītājs viņiem ir licis darīt, un atturēties no tā, ko radītājs ir aizliedzis. Ja cilvēks ir piedzimis Indijā vai Pakistānā, tas nenozīmē, ka viņš ir muslims. Ja cilvēkam ir uz galvas dvielas, tas nenozīmē, ka viņš ir muslims. Un ja cilvēkam ādas krāsa ir kebaba krāsā, tas arī nenozīmē, ka viņš ir muslims. Un atgriežoties pie tā komenta, ka žēl, ka Latvijā ielaid muslimus, tad jā, tieši tā, kad es pieņēmu islāmu, tas bija vairāk nekā 4. gadsimta atpakaļ, tad tiešām Latvijā bija daudz muslimu studenti no Pakistānas, no Indijas, no Sīrijas, no Sudānas. Bet pašlaik, ko jūs redzat, kurus jūs tā neieredzat, kuri jums piegādā pārtiku, boltisti, kebabisti vai kā jūs viņus saucat, tie ir jūsu ticības brāļi, Indijas kristieši un Indijas pagāni. Un vēl viens interesants fakts, kuri te cepjās par mūsu kultūras saglabāšanu un tīrību, un ka vienu minūti, un par šito te, ka jādzena visi ārā. Ierakstam mēs bēdīgi slavenajā Googlē. Kas ir balti? Un ko viņš mums saka? Ka balti tā ir tauta, kas apmēram 3000 gadu atpakaļ atceļojusi uz Eiropu no Dņepras krastiem, samiksējās ar vietējiem mežoņiem, vārdi tiešā nozīmē, un izveidoja tādas indo-eiropiešu sentautas kā latvieši un lietuvieši, un otrs segments aizgāja uz to pašu Indiju. Tātad viena balta grupa no Dņepras atnāca uz Baltijas jūras krastiem, otra aizgāja uz Indiju. Un tāpēc nav brīnums, ka sanskritā ir līdzīgas gramatikas formas un vārdi kā latviešu un lietuviešu valodā. 19. gadsimtā uzskatīja, ka balti ir atnākuši no Indijas uz šejien, bet jaunākie pētījumi saka, ka tā nav bijis, ka īstenībā no Krievijas viņi aizgāja. Viena daļa uz Indiju un viena uz Baltiju. Tā kā priecājieties, dārgie tautieši, jūsu senči atgriežas pie jums, tad jūs varat apvienoties ar saviem brāļiem, māsām no Indijas, neticīgajiem kristiešiem un pagāniem un kopā neieredzēt mūsu islāmticīgos. Jauku visiem vakaru, parādīšu jums
kāds smuks rozīts, vai nav tā neļķīta. Un kā saka, dancojiet jūs tur paši pēc savām paražām un stabulēm un liekat normāliem cilvēkiem dzīvot un neblamējieties internetā.